Sveiciens! Tu šobrīd klausies podkāstu Jauniešu un darba tirgus vietu, kur runājam par to, kas ir patiešām svarīgs jauniešiem Latvijā. Šodien pie manis ciemos ir īpaši viesis Evija Fogela Vaļiniece, satura veidotāja, kurus darbus pazīst daudz cilvēku Latvijā. Mēs runāsim par pieredzēm darba tirgu, sociālajiem medijiem, kā arī par Evijas personīgo pieredzi ceļā uz to, kas viņa ir šodien. Ja tev interesē, kā pārvērst savu hobiju par darbu un nezaudēt sevi šajā digitālajā pasaulē, šī epizode ir tieši tev. Ieliec austiņas, iekārtojies ērti un klausies sarunu, kas iedvesmo. Es esmu Karolīna, šī podkāsta vadītāja, un kā jau minēju, šodien ar mani kopā ir Evija. Sveika! Sveika! Tātad lūdzu, iepazīstini sevi, pastāsti, ko tu dari un kas tu esi. Principā, kā jau tu teici, es esmu satura veidotāja, jau vairāk kā 8 gadus, varbūt 9 pat. Un patiesībā laiks paskrēja nemanot. Kādus pēdējos 3 gadus, laikam tieši pēdējos 3 gadus, es to daru uz pilnu slodzi, jo pirms 3 gadiem es atstāju savu pilnas slodzes darbu un pārgāju tikai uz satura veidošanu. Līdz tam es nesauktu to par hobiju, jo tajā tika ieguldīts ļoti daudz laika un pūles, taču noteikti pagrieziena punkts bija, kad es tam pievērsos pilna laika klātienē, tā teikt. Un kopš tās dienas, tā arī tas bija 1. aprīlis pirms 3 gadiem, es tā arī neesmu nekad atskatījusies atpakaļ un turpinu strādāt šajā nozarē un attīstīties vēl vairāk. Un es esmu dzīves stila satura veidotājs. Tas nozīmē, ka es veidoju saturu principā par jebko, kas mani skar ikdienā. Tā var būt skaistumkopšana, tas var būt veselīgs dzīvesveids, uzturs, manas ikdienas aktivitātes, hobiji un tā tālāk. Un kā tev vispār liekas, cik aktuāli ir problēma jauniešiem ar darbu Latvijā? Es uzskatu, ka iespējams, kā jau visos laikos apkalpojošajā sfērā varētu būt problemātiski atrast darbinieks, jo, manuprāt, mūsdienās jaunatne arvien vairāk grib mazāk strādāt, vairāk pelnīt, kā arī vēlās šo finansiālo brīvību. Mēs nevēlamies sākt strādāt no pašas apakšas un iet pa karjeras trepītēm uz augšu. Mēs uzreiz gribam jau konkurētspējīgu atalgojumu bez pat darba pieredzes. Kā arī mūsdienās ir tik ļoti plaši atvērtas iespējas strādāt interneta vidē, ka tas, manuprāt, arī krasi ietekmē fizisko darba tirgu, kur tev jābūt klātienē un jāpiedalās. Tā kā jāstrādā zem kāda, nevis, ka tu esi pats sev priekšnieks. Un zinot, ka tev ir opcija it kā pašam organizēt savu ikdienu, tas ļoti attur iet strādāt zem kāda. Jā, un tad tavuprāt, kādas prasmes jauniešiem šobrīd visvērtīgāk ir iegūt tieši darba tirgū? Noteikti valodas prasmes, tas vienmēr būs aktuāli. Komunikācijas prasmes viennozīmīgi, jo arvien vairāk pārējot uz digitālo pasauli, tā komunikācija notiek arvien retāk, vai arī viņi notiek virtuāli, un tad attiecīgi cilvēkiem ir grūtāk komunicēt tieši laikā, tā teikt. Vēl noteikti organizēšanu, savas dienas organizēšanu, darba organizēšanu, pašdisciplīnu. Tās būtu tādas, uz ko es liktu vairāk fokus. Protams, ja ir konkrēta karjeras izvēle, tad noteikti attiecīgi tai profesijai kaut kādas prasmes, bet ja mēs globāli skatāmies, tad organizēšana un valodas un es vēl minēju, piemirsās. Kā domā, jaunieši pietiekami izmanto savas iespējas digitālajā vidē šobrīd? Noteikti nē. Es domāju, ka pilnīgi noteikti nē. Ļoti reti, kurš izmanto pilnībā savu potenciālu. Pat es, strādājot pilnībā šajā vidē, varu teikt, ka noteikti es varu darīt vairāk. Protams, tā var būt arī tāda toksiskā produktivitāte, ka tu vienmēr mēģini izspiest no savas maksimuma, tev liekas, ka nekad nav gana. Taču es uzskatu, ka pilnībā jebkuram ir iespēja attīstīt sevi digitālajā vidē, un ja ir vēlēšanās pietiekami stipra, tad to noteikti var realizēt. Un kas tev pašai visvairāk palīdzēja uzsākt šo karjeras ceļu digitālajā vidē? Es pati sāku, tad, kad tas vispār Latvijā bija pilnīgi sveša lieta. Tajā laikā vēl Instagramā bija kvadrātbildītes, tur nebija nekāda storiju, nekāda video, nekā tāda.
Es esmu tā teikt dinozaurs, kā man patīk sevi saukt, bet es to arī sāku darīt tieši augstskolas laikā, jo kā studente man nebija diezgan daudz naudas uz rokām, tā teikt, un es nenāku varbūt no tādas turīgas aizmuguras, un es mācījos Ventspilī. Un tāpēc, ka es mācījos Ventspilī, bet pat esmu no Rīgas, man bija ļoti problemātiski atrast darbu, ko es varētu apvienot ne tikai ar augstskolu, bet arī ar to, ka es braukāju brīvdienās uz Rīgu. Un tad, attiecīgi, kamēr mans studiju grafiks neļāva man rast kādu iespēju, man vajadzēja kādu alternatīvu tam. Un kā jau jaunai meitnei, man ļoti patika drēbes, man vienmēr apģērbs ir ļoti paticis, tas ir mans tā kā radošās izpausmes veids, es tā teiktu. Es skatījos, ka ārzemju influenceri, bet tajā laikā tāds vārds influenceris, protams, nebija. Skatījos, ka liek skaistas bildes apmaiņā pret drēbēm, un es domāju, wow, varbūt man arī varētu sanākt, varbūt kāds man sūtītu bez maksas drēbes, ja es varētu uztaisīt skaistas bildes. Un ar to es principā sāku katru dienu pēc studijām ar kursa biedreni mēs gājām, mēs fotografējām, mēs taisījām, tiešām katru dienu postojām kaut ko, līdz man sāka lēnām nākt kaut kāda sadarbības piedāvājumi. Bet tev atbalsts no tuviniekiem, draugiem bija? Es neteiktu, ka gluži atbalsts, es vairāk teiktu, ka tāda neitrāla nostāja, kas varbūt pat ir ļoti pozitīvi. Atbalstu būtu ļoti grūti tajā laikā sagaidīt, jo tas Latvijā vispār nebija. Tādas lietas nebija. Tas visiem bija pilnīgs jaunums, neviens pat īsti līdz galam nesaprastu manu mērķi. Es domāju, ka viņi vairāk domāja, ka es esmu vienkārši ļoti aktīvs sociālajos mēdījos, ka man varbūt patīk fotografēties, uzņemt vairāk bildes kā citiem, plus arī kaut ko vairāk darot, tev tas labāk sanāk, un tad attiecīgi varbūt tā bilžu kvalitāte bija mazliet augstāka kā standarta lietotājiem. Taču es nesaņēmu arī neko negatīvu, par ko es esmu ļoti pateicīga, jo tas noteikti būtu bijis kaut kas iespējams mani atturētu vai nobremzētu. Tajā brīdī, varbūt tāpēc, ka es jau biju augstskolas vecumā, mani draugi apkārt bija ļoti neitrāli par to un nekad neizteica nevienu negatīvu piezīmi. Es gan viņiem vēlāk, gadus vēlāk, kad es biju jau pierādījis sev šajā sfērā, viņiem apvaicājos, ko viņi domāja pirmo reizi, kad es kaut ko sāku likt, kaut kādu storiju vai kaut ko tādu, jo bildes vēl bija tā, bet tad, kad tu sāc runāt un tu zini, ka viss tas sākums vienmēr ir ļoti nedrošs un tā balss trīc un ir ļoti klusi un saraustīti. Un jā, man draugi patiesībā pateica, ka viņiem sākumā bija tāds pārsteigums, bet neko sliktu viņi nenodomāja un paldies Dievam, neko sliktu arī nepateica. Tāpēc tas man nekādā veidā nemotivēja, ne arī ierobežoja. Bet to pašu pieminēto balss trīci, to visu var ietrenēt, vai tas jau pašam tā kā iekšā tā, ka tā balss netrīc? Es ļoti gribētu redzēt to cilvēku, kuram jau pirmajā reizē netrīc balss, bet es domāju, ka tas pilnīgi noteikti ir kaut kas, ko var pilnveidot. Tas tāpat kā aktierim noteikti pirmajās izrādēs piedaloties vai filmās, cik reizes viņš aizmirsīs to scenāriju, cik reizes viņš samingstināsies, tas viss ir attīstāms. Tā ir pilnīgi arī prasme, ko vienkārši var attīstīt. Un ko tu ieteiktu jauniešiem rīkoties, ja viņi nejūtas saprasti vai atbalstīti savā izvēlētajā ceļā? Es ieteiktu, protams, ir vieglāk pateikt nekā izdarīt, bet ir vienkārši jāsaprot, ka tas, ko kāds cits saka, ir tikai par viņu. Pirmkārt jau tas cits cilvēks, ja tas ir, piemēram, kāds random komentārs internetā, tas cilvēks paskatījās, viņš ierakstīja un viņš aizskroloja tālāk. Viņš vispār pat par tevi nedomā 10 sekundes ilgāk pēc tam, kad viņš ir ierakstījis to komentāru, kamēr tu, izlasot to komentāru, iespējams domā diennakti. Un vai tas ir tā vērts? Visticamāk, ka nē. Vai tad, kad mēs ejam pa ielu un mums iet garām cilvēks un viņš domās kaut ko par mums sliktu nodomā, vai tas mums ietekmē? Protams, ka neietekmē. Tāpēc mums nevajadzētu arī ļaut kaut kādām tādām piezīmēm sevi negatīvi ietekmēt vai atturēt no kaut kā, ko mēs vēlamies. Cilvēka lielākais ierobežotājs, kādēļ vispār tas ir tāds psiholoģisks faktors, kādēļ lielākā daļa cilvēku nesasniedz savus mērķus, ir bailes, un lielākoties tās ir bailes no tā, ka neizdosies, vai bailes no tā, ko citi teiks. Un jāatcerās arī tas, ka varbūt tev šajā dzīves posmā ir tas kāds cilvēks, kurš nevēlēs tev veiksmi, un iespējams viņš arī to pateiks tev.
Taču tev ir jāsaprot, ka tā ir tava dzīve, un paskaties 10 gadu griezumā, tas cilvēks varbūt pat nebūs tavā dzīvē. Tāpēc, ko tas maina, vai tu vēlies viņam atļaut izjaukt tavu potenciālo nākotnes ceļu? Bet tev pašai bija tās bailes, ko citi padomās? Jā, protams, man liekas, ka tā ir tāda dabiska lieta, no kuras nevar īsti izvairīties, bet laikam es varētu teikt, ka man ir paveicies sākotnēji neiegūstot daudz heita. Varbūt arī tādēļ, ka tas bija ļoti, ļoti kaut kas svaigs Latvijā. Es arī sākotnēji centos fokusēties uz ārzemju auditoriju, jo tādēļ tieši, ka Latvijā tas nebija nekas zināms, es nemaz nesagaidīju nekādas sadarbības no Latvijas uzņēmumiem. Vēlāk, kad Latvijā tas attīstījās, es pārgāju uz latviešu valodu. Ik pa laikam, protams, ka tu saņem kādu skarbāku vārdu, bet tas, kas tev ir jāatcerās, ir iekšēji tas, ka tu nedari neko sliktu. Tu nevienu neprovocē uz neko sliktu, tu nerunā par sensitīviem tematiem, tu nerādi negatīvas lietas, tu nedari neko nelegālu vai jebko citu, kas slikti ietekmētu apkārtējos vai apkārtējo vidi. Tad tu esi pavisam neitrāls cilvēks šajā visumā un nav nekāda pamata svešiniekam tev kaut ko pārmest par to, ka tu vienkārši vēlies būt sociālajos medijos aktīvāks. Un vai darba tirgu vairāk uzvar drosme vai disciplīna, kā tev liekas? Disciplīna. Viennozīmīgi disciplīna. Drosme ir kaut kas, kas būs konstanti vajadzīgs, lai izietu no komforta zonas. Drosme ir tas, kas noteikti palīdzēs tev pakāpties tālāk, bet disciplīna ir pats galvenais, jo tu vari būt drosmīgs un izdarīt kādu tādu ļoti negaidītu soli. Taču, ja tam neturpināsies konstanta darbība, konstants process pēc tam, tad tas viss tikpat ātri arī noplauks. Bet disciplīna ir tā, kas tev palīdz parādīties katru dienu, un šī regularitāte ir pats svarīgākais digitālajā vidē. Un kā tu nonāci līdz visam tam, kur tu esi šobrīd? Kā sākās tavs karjeras ceļš digitālajā vidē? Principā tās sākums tā arī bija ar tām bildītēm pēc studijām katru dienu, un tad lēnām pa soli, kad parādījās arī jaunākas funkcijas pašā Instagramā, jo toreiz bija tikai principā Instagrams, bija noteikti vēl kāda platforma, bet tās noteikti nebija tik aktuāls. Un tad, kad parādījās jaunas funkcijas, tad tu vienkārši lēnām sāc izmantot arī tās, un tev lēnām vācas tā auditorija. Covid laiks, es gribētu teikt, ka bija milzīgs pagrieziena punkts, jo visi bija, varbūt ne visi, bet liela daļa cilvēku pievērsās digitālai videi. Uzplauksnīja arī TikTok platforma, kuras algoritms bija pilnīgi citādāks kā Instagram, kas ļāva iespēju ļoti daudziem cilvēkiem sasniegt plašu auditoriju un iegūt atpazīstamību. Tā skaitā arī man. Un man tas noteikti bija liels grūdienis, kas man ienesa arī ļoti daudz Instagram sekotājus. Jo vēl viena lieta, kas ir jāatcerās, tu nevari darboties tikai vienā vidē, tu nedrīkst būt atkarīgs tikai no vienas platformas, un to vienu satura vienību, ko tu veido, mēģini viņu, tā teikt, monetizēt vairākās platformās. Tas noteikti palīdzēs attīstībai, atpazīstamībai, kā arī tu vienkārši vēlēs savākt kopumā lielāku auditoriju. Vai bija vispār arī brīdis, kad tu apšaubīji savu izvēlēto ceļu? Jā, tādi brīži ir bijuši. Jā, un kā tu tiki ar to galā? Ir ļoti sāpīgi, ka tu konstanti ieguldi enerģiju un laiku, un tad tu tā kā smieklīgi iet šobrīd visādi trendi internetā, ka tu uztaisi tur 12 stundas taisi video un tu dabū 3 laikus. Un ir bijis tā, un tas ir ļoti, ļoti sāpīgi. Tas tiešām ļoti kutina nervus, un tajā brīdī tev liekas, ka tu gribi padoties. Ir īpaši tad, kad tu to nedari uz pilnu slodzi, ir īpaši tad, ja tev vēl ir pamatdarbs tam fonā vai studijas vēl fonā. Tev ir tā kā, tu sāc apšaubīt, vai man tiešām vajag investēt šajā savu enerģiju un laiku, ja es varētu to izmantot savai atpūtai vai saviem hobijiem, vai varbūt attīstīt kaut ko citu, vai fokusēties vairāk uz mācībām un tā tālāk. Un tie brīži ir visšvakākie, bet tu atceries, ka rīts ir gudrāks par vakaru. Tu pārguli nakti, no rīta pamosties un uzdot to jautājumu sev vēlreiz, vai tu tiešām gribi tagad visam mest ar roku un padoties viena video dēļ. Un visbiežāk tā atbilde ir nē, un tas arī ļauj turpināt. Tu jau pašā sākumā zināji, kas būs
tā niša, ko tu vēlēsies pasniegt auditorijai? Nē, sākotnēji, tāpēc, ka mans sākotnējais mērķis, es nevaru ar skaistiem vārdiem pateikt, ka es gribēju pienest kaut kādu pievienoto vērtību šai pasaulē ar savu saturu, ka es vēlos, kas jau saknē vēlējos iedvesmot cilvēkus un motivēt uz kaut ko un tā tālāk, jo tajā laikā tāda koncepta nebija. Es pat nekad īsti nezināju, par ko es gribu kļūt. Es tikai zināju, ka es gribu būt pati savs priekšnieks. Un tad, kad es kad izveidojos šis vārds satura veidotājs, jeb influenceris, tikai tad es sapratu, ir pilnīgi skaidri, kāpēc es nezināju, kas es gribu kļūt, jo tāda vārda nebija. Es nemaz nevarēju to nodefinēt. Un tad, kad es to sāku, protams, tas bija mans mazais biznesa plāns kā studentei, kā dabūt drēbes. Tāpēc mans fokus bija uz apģērbu. Bet laikam ejot uz priekšu, kad tu saņem pirmās ziņas no sekotājiem, kad viņiem patiesībā interesē tas, ko tu rādi, kad viņi grib uzzināt kaut ko vairāk par tevi un dalīties savā pieredzē, tu saproti, ka tam ir daudz lielāka vērtība un tu sāc saprast, ka tas piedod jēgu tam visam, ko tu dari. Un tāpēc, ka tas piedod jēgu, tas pārtop kaut kādā tādā labākā, īpašākā veidolā. Un no turienes izriet tas, wow, man ļoti patīk šī sajūta, kas varēja kādam palīdzēt. Man patīk šī sajūta, kas varēja kādu motivēt, iedvesmot. Es atceros, ka vienreiz pat viena sieviete uzrakstīja man vēstuli, ka pateicoties man, viņa uzdrošinājās uzsākt savu biznesu, ka viņa uzdrošinājās atvērt savu kompāniju un tam līdzīgi. Un tad es jūtos ļoti pagodināta tajā brīdī, jo tas ir milzīgs solis un tas prasa drosmi, un es varēju būt kaut vai tas 1%, kas palīdzēja šo grūdienu tā kā veikt. Un tad no turienes izriet tas viss nozīmīgums. Protams, ne visi cilvēki to dara, lai dotu vairāk kaut ko citiem. Ir pilnīgi saprotami, ka tu to gribi darīt, lai tu varētu būt pats savs priekšnieks, lai tev būtu citādāka darba diena, nevis tā standarta vide, kas mums lielākoties ir mācīta. Tāpēc es noteikti nenosodu nevienu, kas to dara, jo mums ir vajadzīgi arī saturveidotāji, kas ir izklaidēji, kas ir interesantiem faktiem, kas ir izglītojoši un tā tālāk. Visas nišas ir nepieciešamas. Un tu esi saskārusies arī savā karjeras ceļā ar izdegšanu? Es domāju, ka ir bijuši noteikti brīži, bet tagad atmiņā nekas konkrēts nenāk. Es domāju, ka vairāk tā izdegšana bija tad, kad es strādāju gan pamatdarbu, gan satura veidošanu tā kā paralēli vienotram, jo tad, protams, ka tu esi ļoti pārguris un tev konstanti ir prāts šaudās uz divām pusēm, tu gribi būt labs gan vienā, gan otrā, un tad, jā, tad noteikti ir bijusi izdegšana. Es domāju, ka tas arī varbūt bija tas, kas kādreiz pieņēma lēmumu iet projām no darba, jo tas bija viens no iemesliem, tāpēc, kad bija jau naktis kļuva ļoti mokošs, ka tu mokies augšā no tādas tā kā trauksmes, vienkārši neizskaidrojums, ka tev ir ļoti liels stress, kas iespējams nāk no pārslodzes, vai arī no pārlieku tā kā liela uztraukuma, ka tu nezini, ko darīt, uz kurieni iet, tev vienā vietā stress, otrā vietā stress un tā tālāk. Bet kopš es strādāju tikai pati par sevi, laikam man nav bijis izdegšana, jo es jūtos tā kā ļoti labi un jo es pat varu organizēt savu dienu. Un kā tu saglabā savu autentiskumu tajā laikā, kad visi vēlas būt trendā? Es domāju, ka autentiskums digitālajā vidē patiesībā aprobežojas tikai un vienīgi ar tavu personību, jo saturs ir tik daudz, tā vide ir tik piesātināta, ka ir praktiski nereāli izdomāt kaut ko jaunu. Tas ir tāpat tās, kā šodien izlemt, ka es būšu zinātnieks un izgudrošu kaut ko jaunu pasaulē, kurā jau ir visa tik ļoti kā daudz. Un autentisks satura veidošanas ziņā ir kaut kas gandrīz neiespējams. Tu vari parādīt no sava skatu punkta, no sava redzējuma, kā tu vari iefilmēt, kā tu vari samontēt, bet pat tad, ja tas būs kaut kas it kā jauns, kāds to ļoti ātri nokopēs un paņems sev, un tad tas vienkārši aizies atkal kā kaut kas trendīgs. Tāpēc tava vienīgā īpašība, ar ko tu atšķiries, ir tava personība galvenokārt. Protams, arī pievienotā vērtība, varbūt, ko tu dod savam saturam klāt, bet tas ir atkal atkarīgs no nišas, jo ne visām nišām ir nepieciešama šī pievienotā vērtība. Un cik daudz laika no ikdienas patiesībā aizņem satura veidošana, ja to dara nopietni full time?
Principā, kā es atveru acis un kā es aizveru acis. Un bez brīvdienām. Tas tā ir, ja tu gribi būt aktuāls. Jo tā regularitāte ir ļoti svarīga. Ir ļoti svarīgi parādīties katru dienu. Pēc tā nevar būt iespējama izaugsme. Ja tu esi jau tāds nostabilizējies tirgū satura veidotājs, tad tu vari mazliet atslābt. Gan jau cilvēki par tevi neaizmirsīs dienas laikā, bet principā jau nedēļu paņemot tā kā detoksu digitālo un neko nepastojot, tas jau ļoti, ļoti smagi ietekmēs rādītājus. Un kāpēc no rīta līdz vakaram, teiksim, tādēļ, ka tas nenozīmē tikai filmēšanu, tas nenozīmē tikai publicēšanu, tas nozīmē arī plānošanu, tas nozīmē e-pasta organizēšanu. Manā gadījumā man ir arī asistente, tāpēc man vēl ir jāplāno viņas darbs. Es nevaru tā kā šodien pamosties un domāt, ko es šodien gribētu padarīt. Man ir jādomā ļoti produktīvi uz priekšu, kādu saturs var izveidot, ko es varu novirzīt viņai uz montāžu, kādus e-pastus man ir jāapstrādā, kam man ir jāatbild, kādi ir termiņi un tam līdzīgi. Un tas viss ir tā kā ļoti liela organizēšana tam visam pamatā un fonā ir. Un pat ielikt storiju citreiz aizņem 10, 15, 20 minūtes, jo tu vēlies, lai tā informācija, kas ir uzlikta tur virsū, kas ir uzrakstīta, izvietot un tā tālāk. Ja tas rokraksts ir estētiskais, tad tev ir jāpiedomā pie tā visa. Tu nevari vienkārši uzmest kaut kādu tādu blāķi. Bet, protams, tas atkal ir atkarīgs no satura veidotāja nišas. Bet par asistentu runājot, tu arī esi devusi jaunietim iespēju būt kā savam asistentam, vai tomēr nē? Jā, mana asistente ir studente. Jā. Un viņa neizgāja kaut kādu konkrētu atlasi, lai tiktu par manu asistenti. Es ar viņu iepazinos digitāli, jo man patika saturs, ko viņa veido. Viņa pati arī ir tā kā satura veidotājs pavisam citā nišā un nozarē. Bet viņai bija tas estētiskais redzējums, kas man bija svarīgs, un es zināju, ka mums saskana. Un mēs sākām vienkārši komunicēt internetā, nesaistīt vispār ar to 2 gadus pirms viņa kļuva par manu asistenti. Un mums tāds labs kontakts izveidojās, ļoti forša tāda draudzība, un mēs kaut kad jau bijām par to tā nenopietni runājušas. Bet tad viņai sāka parādīties nepieciešamība pēc prakses, kā jau augstskolā. Viņa neiet augstskolā, viņa pat iet profesionālajā vidusskolā, tā teikt, ar novirzienu. Un tad es nedarbojos kā pašnodarbinātais, es esmu kā uzņēmums. Un tā kā man tā niša ir tāda, ka ne tikai es pati veidoju saturu sev, bet arī uzņēmumiem, tad attiecīgi es kā uzņēmums viņu varēju paņemt pie sevis praksē, un mums tik labi viss sagāja, un mēs tik labi sadarbojāmies, ka tā arī tas palika. Un kurā brīdī tu saprati, ka tev vajag asistenti? Es sapratu to laikam tad, kad es jau līdz vēlai naktī editoju video. Es sapratu, ka es vairs to nevaru, man jau slikti paliek no tā darba, es vienkārši to montāžu vairs necietu. Un tad, kad tev kaut kas ir tik ļoti jau apnicis, tu saproti, ka ilgtermiņā tā sāks palikt par problēmu un demotivēt tevi. Un lai es nenogurtu no šī darba, negribētu teikt tā kā fiziski nogurtu, bet tad, kad mēs ilgstoši darām kaut ko, kas mums nepatīk, mums tas pāriet tādā naidā. Mēs ļoti, ļoti nevēlamies to turpināt, un tur ir tāds antipātijas. Un es nevēlējos, lai mans darbs paliek man par kaut ko, ko es nevēlos darīt. Tāpēc man vajadzēja atrast risinājumu, un es sapratu, ka man ir jānovirza šis pienākums kādam citam, lai es varētu veiksmīgi turpināt darīt un koncentrēties uz to, kas man patīk. Vai tu jūti spiedienu vienmēr būt aktīvai sociālajos tīklos? Viennozīmīgi. Man ir sirdsapziņas pārmetumi dienas beigās, ja es neesmu bijusi pietiekami aktīva. Un tas pat, to ir grūti izskaidrot. Man vienmēr gribās ienākt iekšā storijos un attaisnoties, ka es atvainojos, kas nebija tik aktīva. Man šodien bija ļoti daudz fona darbi, kaut kas cits bija jādara, kas varbūt nav pie publicēšanas. Varbūt mana diena izskatījās varbūt no malas tāda, ka es biju visu dienu pie datora, un tas būtu pārāk garlaicīgi, lai to liktu iekšā, un tad man gribās ienākt un pastāstīt to, kādēļ tas tā bija, un ka es neesmu pazudusi un tā tālāk. Ar to ļoti grūti cīnīties, bet jā, viennozīmīgi tā vainas apziņa ir, jā. Kā tev liekas, ir par vēlu šobrīd sākt satura veidošanu?
Noteikti nekad nav par vēlu. Vienmēr atradīsies kāds, kurš varēs izsisties, un jo ātrāk tu sāksi, jo labāk. Tas ir labākais padoms, ko es varu dot. Jo ātrāk tu sāksi, jo labāk. Jo katra diena, kas iet uz priekšu, ir pazaudēts laiks, ko tu varēji veltīt savam progresam. Un kādus ieteikumus tu dotu jaunam satura veidotājam, kas gribētu izcelties Latvijā? Noteikti nebaidīties un būt drošam un nemēģināt varbūt tā kā ierobežot sevi savā viedoklī. Protams, ja tas nav ļoti konservatīvs vai arī ļoti tāds, kā teikt, controversial, aizmirstu, kā bija latviski šis vārds, bet lai tas nav tāds sensitīvs, kas izraisa pārāk negatīvu diskusiju. Protams, ka Latvijā ļoti ātri popularitāti var iegūt ar negatīvu slavu, bet vai tas ir ceļš, ko cilvēks izvēlas iet, vai tas nebūtu noteikti tas, ko es rekomendētu. Es pat vienmēr cenšos no drāmām izvairīties un neiesaistīties. Ko es ieteiktu? Postot katru dienu. Ja tas ir TikToks, vismaz 3 reizes dienā, tiklīdz sasniedz 1000 sekotājus, iet laivos, vislabākais veids, kā savākt auditoriju un atpazīstamību. Instagrams, diemžēl, šobrīd ir ļoti nepateicīgs jaunam lietotājam. Nav neiespējami. Viss ir iespējams. Taču tur būs jāiegulda daudz vairāk darbs, ir jāpasto arī konstanti katru dienu. Instagramā, salīdzinot ar TikToku, cilvēkiem varētu kaitināt, ja tu postos, publicēs saturu 3 reizes dienā, nerunājot par storijiem, bet tieši par profilu postiem. Bet ja tu nepublicēsi 3 reizes dienā, tad atkal tava izaugsme būs lēnāka. Bet potenciāli tev draud tas, ka tu pazaudēsi sekotājus, viņu skaitinot ar tik daudz satura. Tāpēc es viennozīmīgi teiktu, ja ir jāizvēlas starp platformām, tad jaunajam cilvēkam noteikti vajadzētu sākt ar TikToku. Tas būs daudz pateicīgāks. Un arī noteikti nekļūt demotivētam tad, ja ilgstoši skatījumi ir zemi. Tas nekas, visiem ir kaut kur jāsāk, nekas nekrīt no gaisa. Es pati biju sākusi 2 gadus atpakaļ jaunu TikTok profilu, kas konkrēti koncentrējas uz ārzemju auditoriju. Es publicēju katru dienu, un visu laiku video skatījumi katram video bija zem 10 000. Iedomājies, 365 dienas tu publicē, un nekas neiet. Visu laiku tādi tie skatījumi sēž diezgan zemi. Taču tad vienā dienā viens video aizgāja pāri 1 miljonam, un kopš tās dienas visi atkal iet. Ik pa laikam varbūt kāds izlats, bet kopumā viss ir kārtībā, un principā es izaudzēju veselus 80 000 jaunus sekotājus 2 mēnešu laikā. Neskatoties uz to, ka es gadu postoju regulāri katru dienu. Tāpēc noteikti nav par vēlu, noteikti jāsaglabā regularitāte un nav jāstraucās par to, ka skatījumi ir zemi. Un arī nav jāstrauc par to, ka kāds kaut ko sliktu raksta. Tev nevajag savā burbulī ielaist kaut ko negatīvu, fokusējies tikai uz sevi. Ja tev tas komentārs traucē, izdzēs viņu, nobloķē to cilvēku. Tas cilvēks nav tavu mērķa auditorija jau startā, ja viņš kaut ko tādu raksta. Tātad viņš tavam profilam tāpat nepienesīs nekādu pievienoto vērtību, un tev tas negatīvais komentārs tikai tāpēc, lai rādītos, ka tur ir viens komentārs vairāk, viņš nav nepieciešams. Un kādi vispār bija to pirmie darbi jaunībā, un arī ko tev tie darbiņi arī iemācīja? Mans pirmais darbs bija kaut kur jau 11 gados. Tā bija vasara, kad es pie uzņēmumā, kur mans tēvs strādāja, es pie viņa tur Noliktavā pastrādāju, kur man maksāja latu stundā. Gribēju nopelnīt ritenim, to arī izdarīju. Bet tādi nopietnāki darbi man sākās sākumā, laikam, skolas laikā. Pirmais darbs, ko es tādu, kas nebija vasaras darbs, es paņēmu promocijas, kad degustācijas vada veikalos. Citreiz ir tā, ka tu ej un tev piedāvā visu kaut ko pagaršot. Tad es tādu strādāju, jo to es varēju apvienot ar skolu. Un tiklīdz man beidzās skola, tad mans pats pirmais tāds darbs, ko es darīju uz pilnu slodzi, bija apģērba veikalā. Tad beidzās vasara, man vajadzēja atgriezties augstskolā. Tad atkal pēc tam nākamajā vasarā es atkal meklēju kādu variantu, opciju un strādāju solārijā par administratoru, jo kā jau cilvēkam bez pieredzes, principā vienīgais, kas spīd, ir apkalpojošā sfēra, kas nav īpaši labi apmaksāta, bet tu tomēr gribi kaut ko nopelnīt un tev arī kaut kā tā darba pieredze ir jāuzkrāj.
Pēc tam jau 3. kursā es varēju apvienot augstskolu ar darbu brīvdienās. Tur es arī strādāju citā apģērba veikalā. Un kamēr es biju Ventspilī uz vietas, paralēli studijām, es vēl strādāju par slepeno klientu. Varbūt neieslīgšu dziļi, kas tas ir, bet tas arī bija iespējams apvienot ar studijām. Un tik līdz man vairs nevajadzēja būt skolā, tā es pārgāju uz pilnslodzes darbu ārpakalpojumu grāmatvedībā, jo es studēju finanses, biznesa vadību, grāmatvedību, un tad es arī domāju, ka es varbūt tajā nozarē strādāšu. Šajā visā posmā es it kā paralēli veidoju sociālās mēdījus, bet tāpēc, ka tas nebija Latvijā vispār nekas zināms, es pat neiedomājos, ka tas varētu būt darbs, pilnas slodzes, ar kuras varētu sevi tā kā uzturēt. Jā, tad nostrādāju grāmatvedībā, sapratu, ka tas galīgi nav mans, tas bija pārāk kluss un ciklisks darbs. Man likās, ka es tur ilgi vienkārši neizturēšu, tas bija pārāk monotoni un garlaicīgi man. Un tad mani tā nemanot pārvilināja, caur draugiem man pārvilināja uz enerģētikas uzņēmumu, kurus sāku kā pārdošanas speciālista asistents, un tad lēnām 5 gadu laikā es izaugu par uzņēmuma attīstības direktori, un manā pārvaldībā bija mārketings, IT risinājumi un arī procesu vadība. Tev arī kādreiz nācies strādāt darbu, kas tev pilnībā nepatika? Es atzīšos, ka tas viens apģērba veikala darbs, tas pēdējais mēnesis, un kā es zināju, ka man būs tā vasara tikai jānostrādā, es jau vairs nevarēju izturēt. Man ļoti nepatika, tāpēc, ka tu esi visu laiku telpā, kur nav logu. Tev ir mākslīgais apgaismojums tikai, un tad vēl bieži nāk apmeklētāji ar ļoti, ļoti īpatnējiem jautājumiem, ka tev liekas, ka to zina visi, bet izrādās, ka nē. Un tad arī ir ļoti nepatīkami klienti, vai arī ļoti nepatīkami pieredze, ka kāds ienāk ar dzīvnieku. Man vispār nav nekas pret dzīvniekiem, bet, diemžēl, šis mazais sunīts apčurāja leti. Un tikai apmeklētāji, protams, tikai pasmējās un aizgāja. Un tad, kad tu zini, ka tavam darbam nāk klāt vēl šādi ekstra pienākumi, kas ir neparedzami, tu īsti saproti, ka tas nav tas, ko tu vēlies darīt. Nevienam nevajadzētu ar šādām lietām tā kā ņemties. Un tad tas viss kopums, tās garās stundas uz kājām, tev sāp mugura, tev sāp kājas, un nedodievs kasē vēl ir iztrūkums. Kungs, tas viss kopā vienkārši ļoti, jā, tas mēģina. Nevis mēģina, bet tas noved līdz tam, ka tu negribi vairāk nākt. Bet, paldies Dievam, tas bija tikai īstermiņa darbs. Un, kā tu redzi darba devēja attieksmi šobrīd pret jauniešiem? Es domāju, ka tas ir noteikti atkarīgs no uzņēmuma. Ja tas ir konservatīvs uzņēmums, kas vēl joprojām varbūt ir iespaidojies no PSRS vadības stila, kad viens darbinieks visu mūžu strādā tajā vienā uzņēmumā, tad tur būs ļoti grūti. Darba devējiem ir jāizprot mūsdienu paaudzes īpatnības, jāizprot, kas ir motivātori mūsdienu paaudzei, jo tie ir krasi atšķirīgi no iepriekšējām paudzēm. Ja uzņēmums ir mūsdienīgs, tad es domāju, ka tur nekādu problēmu nebūs. Un es domāju, ka tur ir ļoti laba attieksme, ļoti laba komunikācija. Tur nav šis iečakojamies ar čipu, un ja tu atnāc minūti vēlāk, tad mēs atvelkam no algas un tā tālāk. Tas tāds koncepts jau sen nestrādā, jo svarīgākais ir nevis cik laika tu pavadi darba vidē, bet cik efektīvs ir tavs ieguldījums tajā. Un vai tu uzskati, ka Latvijā jauniešiem pietiek atbalsta, lai uzsāktu savu profesionālo ceļu? Ļoti labs jautājums. Nezinu, vai man ir pietiekami daudz informācijas par to, bet varbūt, ja man vajadzētu vienkārši no pieredzes, ko es esmu dzirdējusi, tad es teiktu, ka droši vien šī atbalsta nav pietiekama. Jo, manuprāt, prasības pat ļoti primitīvam darbam šobrīd ir šausmīgi augstas. Un ņemot vērā arī to, ka mums valstī ir tikai viena oficiālā valoda, un ka ar katru paudzi krievu valodas zināšanas sarūk. Nezinu, diemžēl, vai tā vienkārši ir, bet darba devēji mēdz norādīt vakancēs, ka krievu valoda ir nepieciešama un bez tās nevar, un ir tīpaši, ja tā ir apkalpojošā sfēra. Un tas vēl jo vairāk sagrūtina iespēju atrast darbu cilvēkam, kuram varbūt nav iepriekš bijusi pieredze. Tāpēc es domāju, ka jā,
ka šī atbalsta trūkst un iespējams, ka valstī vajadzētu meklēt risinājumus vai kaut kādus, es nezinu, veidot kādu organizāciju, kas palīdz iekārtot jauniešus vismaz savā pirmajā darba vietā. Un kā tev liekas, kā sabiedrība šobrīd vispār reaģē uz satura veidotāju kā profesiju, cik vērtēta vai nenovērtēta tā ir? Es uzskatu, ka noteikti šobrīd ir daudz labāka situācija. Startā tas bija katastrofāli. Neviens to neuztver par nopietnu darbu. Protams, arī šobrīd ļoti liela daļa sabiedrības to neuztver par nopietnu darbu. It sevišķi tie, kas ir vecākā paudzē kā mileniāļi, tie noteikti nekad arī to neredzēs kā īstu darbu, kas ir normāli, jo viņi tā nav audzināti, viņi nav uzauguši tādā laikā, un viņiem to ir ļoti grūti pierast, un viņiem ir arī tāds iekšējs aizvainojums par to, ka viņiem visu mūžu vajadzēs strādāt pēc šāda principa, un tagad pēkšņi kāds var atļauties darīt citādāk. Tas viss ir ļoti saprotami. Bet visi, kas ir no mileniāļiem uz leju, jūs gribētu teikt, ka lielākā daļa ļoti pozitīvi jau uztver. Vai visi apzinās darba apjomu? Visticamāk, ka nē. Tas ir tā kā tas joks, ka tad, kad tu strādā, ka tu aizēji prom no darba, ka tu strādā zem kāda, jo tu negribi strādāt no 9 līdz 5, un tad tu sāc palikt pats savu priekšnieks un strādā 24/7. Un tā ir īstenībā ļoti liela patiesība. Bet vai es kādreiz ietu atpakaļ strādāt zem kāda? Droši vien, ka nē. Jo neskatoties uz to, ka varbūt šis darba apjoms ir lielāks, es ļoti izbaudu to brīvību, kas pati organizē savu dienu. Man nav nevienam jāatskaitās, man ir milzīga autonomija un es daru to, ko es vēlos. Es domāju, ka, jā, ka tagad jaunatne noteikti ļoti novērtē, un es domāju, ka viņi arī vairāk izprot, cik daudz darba tajā iet iekšā, jo mūsdienās jau katrs otrais veido video. Tas ir, manuprāt, normāli, un visi apzinās, cik daudz tur ieiet darba montāžā, ideja veidošanā un tā tālāk. Bet, protams, ka ja runa ir, piemēram, par uzņēmumiem, kas mēģina veidot sadarbības, nevienmēr visi apzinās to un novērtēs. Ļoti daudz vēl joprojām mēģinās veidot barteru sadarbības vai arī ļoti zemes apmaksas piedāvās, kas maziem tikko jauniem uzņēmumiem, startupiem noteikti ir pašsaprotami, viņiem arī vajag kaut kur atspērties, viņiem nav šī mārketinga budžeta, bet ja tā ir milzīga kompānija, kurai ir pilnīgi noteikti zināms, ka pietiek naudas un ka tu redzi, ka ir visādas vides reklāmas un arī reklāmas televīzijā, rādio un tā tālāk, kas maksā daudz vairāk nekā satura veidotāja video, tad tas ir diezgan, tad tu jūties nenovērtēts, jā. Man liekas, vispār uzņēmumiem vajadzētu vairāk dot iespējas jauniešiem veidot šo saturu, jo, manuprāt, jaunieši nāk arī ar jaunām, svaigām idejām, viņi dzīvo šajā digitālajā vidē, un tad viņi varētu sniegt vairāk šīs idejas uzņēmumiem tieši digitālajā vidē. Ļoti daudz uzņēmumi, kas ir tīpaši tādās nopietnākās sfērās, piemēram, medicīnā, ir vēl ļoti konservatīvi. Viņiem ir ļoti bail no šīm jaunajām idejām. Viņiem liekas, ka varbūt viņi sevi neforši atspoguļos digitālajā vidē, ka viņi pazaudēs profesionalitāti uz tā rēķina, bet ar tādu garāku ceļu viņi tāpatās nonāk līdz tam un saprot, ka tas ir vitāli vajadzīgs. Taču es uzskatu, ka kompānijām, kurām varbūt nav liels mārketinga budžets, lai varētu sadarboties ar satura veidotājiem, noteikti vajadzētu ņemt tā teikt in-house satura veidotāju, kuram tu maksā šo fiksēto mēneša atalgojumu, un viņš tev gatavo video, viņš pats domā idejas, viņš pats pārvalda sociālos kontus un tā tālāk. Manuprāt, šāda profesija nav super dārga uzņēmumam. Šādu amatu vietu apmaksāt nav super dārgi. Tas noteikti būs izdevīgāk, kā veidot sadarbības ar satura veidotājiem. Un kā domā, kāpēc jaunieši izvēlas doties projām no Latvijas? Arī varbūt tu pati esi plānojusi pārvākties uz ārzemēm un tur veidot saturu? Es esmu ļoti daudz par to domājis. Es esmu domājis par pārvākšanos jau pat pirms satura veidošanas, jo galvenais iemesls varbūt ir laikapstākļi noteikti. Mums tomēr ir šie 6 mēneši tāds pelēks periods, un vienmēr jau liekas, ka zāle citur zaļāka. Tā, protams, nav garantija, bet tas mēdz pakutināt arī nervus.
Taču vēl viens tāds nopietns iemesls, kādēļ es par to domāju, varbūt pēdējos gados, ir tādēļ, ka es neredzu valsts attīstību. Manuprāt, projekti, kas tiek iesākti un it kā šķiet grandiozi, kaut kur pusceļā apstājas, beidzas finansējums un kaut kas tam līdzīgs. Un ilgtermiņā es neredzu, ka kaut kas attīstīsies. Un tad es sāku domāt, man pašai, kad man tūlīt paliek 30 gadi, man ir jādomā par ģimenes veidošanu. Un vai es vēlos laist savu bērnu valstī, kurā varbūt viņam potenciāli nebūs tik labas iespējas. Es vēl viņam varu dot šo iespēju uzaugt citā vidē ar plašākām iespējām. Jo mēs redzam, kad braucot cauri, piemēram, Rīgas centram, kad ir ļoti daudz iznomā logos un, diemžēl, viņi neaizpildās un arvien vairāk un vairāk paliek šīs tukšās vietas, jo, protams, izdevumi ir milzīgi, īres un komunālie un tā tālāk. Ja man vajadzētu runāt par jauniešiem, kāpēc viņi aizbrauc no Latvijas, es domāju, ka vienkārši meklēt labākas iespējas. Arī izglītības dēļ daudz brauc uz ārzemēm. Ne visi, protams, paliek arī, piemēram, populāri uz Dāniju, manuprāt, brauc cilvēki ļoti daudzi. Arī es pati pat biju apsvērs šādu iespēju. Un Dānijā arī laba izglītība, tāpēc tas ir saprotami. Taču ļoti bieži arī negrib atgriezties, jo kaut kā citur aizbraucot, iespējams, ir kaut kas sakārtotāks, iespējams, jau ir izveidojusies jauna dzīve. Tie, kas aizbrauc varbūt vienkārši ne mācību dēļ, visticamāk ir atalgojuma dēļ, kaut kurā varbūt iedot kādu labāku darbu, liekas tajā brīdī šī alga ir labāka, vai tas paver plašākas iespējas, darba iespējas tajā valstī, nezinu, droši vien kā kurā gadījumā, bet ja mēs, ko jaunieši lielākoties grib, viņi grib daudz naudas un tagad. Neviens negrib pasolītiem kāpt uz augšu, un ja tev saka, Latvijā es tev varu iedot 700, bet Anglijā es tev iedošu 1000, un kāpēc lai es nebraucu uz Angliju, es angļu valodu zinu, man būs vesela pieredze, es būšu jaunā valstī, man būs internacionāli draugi, varbūt tur iekārtošos, Latvijā tāpat nekas nenotiek. Var ļoti saprast, jaunieši vēl, manuprāt, ir tik fleksibli, ka viņi to var darīt. Viņiem nav ko zaudēt, viņiem nav karjeru uzbūvēta un tagad ir jāiet projām. Viņiem nav varbūt bērns uz rokām, kuru ir jāatstāj un tā, kamēr tu esi jauns un elastīgs, kāpēc gan ne? Un kā tu uzskati, kas tad vispār būtu jāmaina, lai jaunieši paliktu Latvijā? Es domāju, ka ko būtu jāsāk? Jā, ir pat ļoti daudz droši vien lietas būtu jāmaina. Man personīgi, ko es varu ieminēties, kas man nepatīk, ir infrastruktūra. Man gribētos daudz labāku infrastruktūru. Man šķiet, ka pat tad, kad tu esi finansiāli neatkarīgs un nauda nav tavs noteicošais faktors, tev nemaz nav kur iztērēt to naudu. Jo vienkārši šķiet, ka tās izklaides iespējas, aktivitātes un tā tālāk ir tik, cik viņas ir. Pat ja gribētos vairāk varbūt kafejnīcas, restorāns vai kaut ko tādu, gribētos vairāk attīstīt to ārpus mājas dzīves stilu, to socializēšanos, bet ja neskaita nakts dzīvi, tad mums tās iespējas nav īpaši daudz. Un es domāju, ka tas ir tāds viens, pie kā noteikti vajadzētu piestrādāt, varbūt veidot vairāk kaut kādas kultūras pasākumus, kaut ko, kas ir arī jauniešiem aktuālāks, jo kas mums notiek pēc mazliet katru nedēļu, kaut kāds kalnciem, tur tirdziņš, tur krāmu tirgus vai vēl kaut kas pašmāju to ražotāju tirdziņš, tad tā, ka viss ir forši, tādus arī vajag. Bet vai tas ir aktuāls jauniešiem? Vai kurai mērķa auditorijai? Domāju, ka tas tāds arī tāds trikī jautājums ir. Tāpēc noteikti, es gribētu uzlabot infrastruktūru, tas noteikti ir vairāku gadu jautājums, to nevar tik ātri atrisināt. Bet, protams, arī darba tirgu. Darba tirgu jānodrošina vairāk varbūt iespējas, un tas noteikti ir arī atkarīgs daudz no darba devējiem, ne tikai no valsts. Un man arī bija prātā tāda lieta kā dzīvošanas izdevumi. Diemžēl dzīvot Latvijā ir ļoti dārgi. Un iespējams, ka students, kuram vēl ir jānomaksā studiju kredīts, viņš negrib dzīvot, piemēram, 23, 24, 25 gados dzīvoklī kopā ar vēl 4 cilvēkiem, lai tikai varētu atļauties dzīvot šajā valstī. Pie mammas arī varbūt neviens negrib iet atpakaļ dzīvot. Kaut kur tu gribi uzsākt to savu dzīvi, un tu fiziski to nevari, jo atalgojums valstī ir neproporcionāls izmaksām dzīvošanas. Un kas ir vispār mainījies kopš pirmās reizes, kad tu publicēji kaut ko internetā? Varbūt tu pati esi mainījusies? Es noteikti esmu mainījusies. Jebkurš cilvēks, protams, ar gadiem aug un attīstās. Vismaz tā gribētos domāt, tāpēc pārmaiņas ir tikai un vienīgi pozitīvas.
Kas ir mainījies? Mainījies manā gadījumā noteikti ļoti daudz, kas tāpēc, ka jau startā pati platforma ir mainījusies, un tas mani gribot vai negribot ir piespiests mainīties. Bet viennozīmīgi, piemēram, bilžu kvalitāte ir uzlabojusies ievērojami. Es nedomāju tikai tā kā tehniskā kvalitāte, bet izpildījums, tā teikt. Arī video, tā visa montāža un kadri un leņķi un tā tālāk un apgaismojums, kamēr tu izēji cauri visam, ka tu saproti, ka tomēr dienas beigās tu izmet visu aprīkojumu ārā, jo tu saproti, nekas neaizstāja dabisko dienas gaismu. Noteikti ir mainījies. Jā, es domāju, ka satura kvalitāte ir galvenais, kas ir mainījies. Un kā tu redzi sociālo mediju attīstību tuvāko 5-10 gadu laikā? Es domāju, ka saturs paliks, kā tā teikt, ka visi vēl vairāk dzīvos digitāli. Es tā domāju. Vai tas ir tas, ko es varbūt vēlētos? Man patiesībā patīk tā kā tagad. Man pat negribās vairāk. Jo vecāks tu paliec, jo mazāk tu gribi mācīties kaut ko jaunu. Tev patīk, ka tu jau pārzini visu. Bet es domāju, ka arvien vairāk cilvēki pāries uz digitālo vidi. Kas būs nākamais, es nezinu, bet kā mēs no bildēm jau pārgājām uz video, varbūt tālāk būs vēl kaut kas trakāks. Nevar sagaidīt. Es arī, jā. Gribēšu redzēt, nezinu, vai gribēšu piedalīties. Bet, ja tu varētu dot vienu padomu visiem Latvijas jauniešiem, kas vispār šobrīd meklē savu ceļu, kas tas būtu? Ja tu meklē savu ceļu un tu īsti nezini, kas tu vēlies būt, vai tu nezini, kur tu redzi sev pēc 10 gadiem un tā tālāk, neiespringsti uz to. Es nezināju, kas gribu būt par kaut ko, kas vēl neeksistēja. Es ļoti ilgi šaustīju sevi un lauzīju savu galvu, kārtoju ļoti daudz karjeras testus, un neskaitāmas informācijas avots lasīju internetā, un tā arī dienas beigās es neatradu atbildes, vienkārši izterēju sev enerģiju. Kamēr tu neesi nonācis līdz tam punktam, ko tu gribi darīt, ka tu zini to, vienkārši dari to, kas tev padodas un kas tev iznāk. Netērē laiku lieki, dari to, kas tev sanāk un attīsties tajā. Un tas, par ko tu gribi kļūt vai kur tu gribi būt, tas atnāks pats pie tevis un tu tajā brīdī absolūti sapratīsi, ka tas ir tas, ko tu vēlies. Un tas viss, ko tu būsi līdz šim darījis, tev tāpatās noderēs. Un kā tev varētu atrast šobrīd sociālos tīklos un kuros sociālajos tīklos tev varētu atrast? Man var droši piesakot gan Instagramā, gan TikTok @evijafo. Tātad paldies, ka klausījies un bija kopā ar mums šajā iedvesmojošā sarunā ar Eviju. Manuprāt, viņas pieredze un viedoklis par darba tirgu īpaši jauniešiem noteikti liks aizdomāties par to, kā mēs paši varam rīkoties savā karjerā un karjeras ceļā, un, protams, kā arī izmantot sociālos tīklus, lai virzītos uz priekšu. Ja šī saruna tev bija noderīga, noteikti dalies ar šo podkāstu, un, protams, neaizmirsti sekot Evijai. Viņas ikdienas sociālos tīklos noteikti iedvesmos arī tevi. Tiekamies jau nākamajā epizodē.